Jā, labdien! Mani sauc Kārlis Linārds Veitners. Es esmu pirmā kursa students RTU ADI arhitektūras nodaļā. Un es jums šodien pastāstīšu par CAD Software Review. Vispirms nedaudz par to, kas ir CAD. CAD tas ir Computer Aided Design, jeb dizains, ko iegūst ar datoru palīdzību. CAD programmas, tas ir tādas programmas, kurās tiek rasēti zīmējumi 2D vai 3D plaknēs, bet datoru vidē. Tas nozīmē to, ka, ja agrāk visu zīmēja ar rasēju ar roku uz papīra, tad tagad to var darīt CAD programmās. Un tā ideja ir tāda, ka ražošanas procesā, izveidojot kādu produktu, vispirms ir iecerē, kas tiek pārvērsta kaut kādos tur, radošajā procesā, ideju ģenerēšanā rodas kaut kādas idejas, un šīs idejas ir jāpārvērš par produktu. Bet, lai šo produktu tā kā izveidotu, bieži vien ir vajadzīgi rasējumi, lai tu zinātu, kādam jābūt šim produktu parametram, lai visi būtu vienādi un lai varētu vienkāršāk ražot. Vai arī, piemēram, arhitektūrā, ja ir ideja, piemēram, uzskicēt uz papīra, tādu nevar iesniegt būvniekiem vai būvvaldē, tādu nepieņems, jo viņam jābūt precīziem. Jābūt precīzi mēriem, lai varētu noskaidrot, cik droši ir ēka, kādi ir īstie parametri un kas tiešām notiks šajā ēkā. Un to visu var darīt ar CAD programmām. CAD programmas, viņas ir tieši paredzētas rasēšanai, viņas ir precīzas, katrai līnijai ir noteikts garums, un tas viņus padara ļoti liederīgām programmām. Šobrīd jūs redzat savā ekrānā Adobe Photoshop. Photoshops nav kāda programma. Es nedaudz gribēju parādīt tās atšķirības vispirms starp to, kas ir kāda programmas un kas nav. Photoshops nav kāda programma. Šajā tu neresētu, piemēram, kaut vai krāslu. Ja es uzzīmētu tagad krāslu, pat ja to, ka man ir visādi tā rīki, es varu vilkt arī taisnas līnijas un darīt kā vēlos. Rīku te ir daudz, Photoshop, bet tā nav slikta programma. Bet tā noteikti nav kāda programma, šo programmu nekad neizmantotu. Un tas ir zīmējums, to nekad nevarētu iesniegt kaut kādam produktu veidotājam, lai viņš tagad pateikt, hei, uztais man šo, tad nav mēru, šits nedara. Ja vajadzētu ražot, tad vajadzētu radīt rasējumus. Rasējumi tas ir zīmējums ar izmēriem, precīzi zīmējumi. Jā. Tātad par to, kas ir CAD un kas nav CAD. CAD ir visas precīzās programmas, kuras izmanto arhitekti, inženieri, visādi produktu dizains un šādas jomas. Tās ir jomas, kurās ir vajadzīgi precīzi tie rasējumi, lai varētu pateikt īsto produktu un objektu parametrus. Un kas nav, kad te ir visi Adobe visa, Illustrators un Photoshops un GIMP un Krita un visas šīs programmas. Tās ir tādas programmas, kur tā precizitāte nav tik svarīga, jo tie ir vairāk māksliniekiem, lai radītu mākslu digitālā vidē. Tā arī var uzstādīt izmērus un
veikt salīdzinoši precīzas darbības, bet noteikti tās nav kāda programmas. Jā. Tā, vispirms, pirmā kāda programma, par kurām es jums pastāstīšu šajā kāda review, ir AutoCAD. AutoCAD ir vispopulārākā, viena no populārākajām kāda programmām pasaulē. Viņu plaši izmanto 2D rasēšanā, divās dimensijās. Un, manuprāt, tas ir vislabākais rīks 2D rasēšanā. Piemēram, ja es atverot AutoCAD, vispirms šādi nerādīsies, vispirms radīsies šeit. Vispirms radīsies šāds te loks. Te var izvēlēties projektus un tā. Bet, kad jūs uztaisīt jaunu lapu, tad, jā, jums radīsies šis te skats. Kā redzams, augšā ir ļoti, ļoti daudz visādas funkcijas. Te ir ļoti daudz no kā izvēlēties. AutoCAD ir ļoti plaša programma ar ļoti daudz darbības iespējām, ļoti daudz rīki pieejami un ļoti precīzi programma. Šeit lejā jūs arī redzat komandu centru. Viena lieta, kas šai programmai ir diezgan raksturīgs, ir, ka tu vari izmantot, lai izsauktu rīku, tu vari izmantot komandas, taupot laiku. Tā ir vairākām programmām, ka tu vari izmantot shortcutus, bet AutoCAD un vēl viena programma, kuru es jums šodien parādīšu, viņas it īpaši ņem šī komandu centrs uztaisīts, kas tā kā it īpaši aicina izmantot komandas laika taupīšanas nolūkos. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi. Tiešām palīdz. Un, jā, es jums varu parādīt, piemēram, ja es gribētu līniju uzvilkt. Sakstu line. Reku, man parādīs visāds opcijas. Es ievēlēšos pirmo. Line. Es viņu varu novākt jebkur, vai arī es varu, kā rakstīt specify first point. Kā redzams, ir ļoti precīzi aprakstīti visi rīki. Ļoti daudz zināms, tā kā visādi, kā var mainīt visādas lietas. Un kā redzams, viņš man rāda ne tikai precīzu garumu, 4 cipars aiz komata, kas ir ļoti, ļoti liela precizitāte. Un lielākā daļa objektiem un projektiem tas būs ļoti, ļoti pietiekami. Pat daudz iespējams. Bet viņš rāda arī leņķi. Un jā, šādas programmas ir. Šī programma ir ļoti precīza, ļoti noderīga, it īpaši 2D rasēšanai. Viņu to var arī izmantot 3D rasēšanai, piemēram. Te mēs varam ieiet 3D skatā. Mēs redzam visas 3 asis, X, Y un Z. Un 3D skatā mēs varam arī veidot 3D objektus. Lūk, piemēram, es izveidošu kasti. Un tad mēs varam rotējot pārpast, iepazīt viņu 3D vidē. Šī ir kāda programma. Mēs rasējam ar īstiem, precīziem izmēriem. Un, jā. Bet 3D opciju AutoCADam es, 3D opcijas dēļ es varbūt neieteiktu šo programmu izmantot. Ja vajag 3D modeli taisīt, tad no CAD es atturētos. Ir citas daudz labākas iespējas, daudz populārākas un daudz tādas 3D vidē draudzīgākas, varbūt tā teiksim. Bet priekš 2D šī programma ir tiešām vislabākā. Un es šo programmu arī izmantotu, piemēram, ja tev ir 3D projekts, kas ir jāpielabo, būtu radušies visādi tur plāni vai griežami, un tev viņi ir jāpielabo līnijas. Tad šī ir visārtākā programma, kur to darīt. Jo šeit precīzes līnijas vilkt un precīzes labojums veikt ir ļoti vienkārši, un ir ļoti daudz rīki, ar kuriem to var darīt. Tas ir AutoCAD. Es noteikti iesaku. 2D iespējas ir nebeidzamas.
Un, nu, tu 3D mazāk iesaku. Nākamā programma, pa kuru es jums pastāstīšu, ir Blenders 3D. Un Blenders ir par velti dabūjama programma, kas ir liels bonus. Piemēram, AutoCAD nav pa velti. Autodesk produkti, kā piemēram AutoCAD un Revits, nav pa velti, viņi ir pat diezgan dārgi. Un jā, bet Blenders ir pa velti. Blenders, mēs tagad iegājuši Blenderī. Mēs varam apskatīt to vidi. Arī šī 3D, nu, ja AutoCAD varbūt vairāk tā ir 2D paredzēt, nu, kā ielādējoties iekšā, mēs bijām 2D skatā. Tad te jau uzreiz ir 3D skats, un viņa arī vairāk paredzēta tādam 3D modelīšu veidošanai. Šī programma nav pārāk precīza, un tādēļ, ka pirmkārt, tāpēc, ka viņai daudz dažādas citas funkcijas, ko viņa var pildīt. Kā redzams, te lejā, piemēram, ir laika skala. Te var veidot animācijas. Blenderī var veidot dažādas animācijas, un kas var būt noderīgi radošiem cilvēkiem un projektiem. Te var radīt renderus, ļoti augstas kvalitātes renderus, jo viņiem ir savs engines, kas saucās es tagad neatceros gluži, kā viņš saucās, bet jā, te ir ļoti kvalitīvs renderu iespējas, un vēl plusiņš šai vietai ir tas, ka plusiņš un reizē mīnusiņš ir tas, ka te var veidot ļoti daudzpusīgas formas, jo es tagad nedaudz pastāstīšu, kas ir BIM programmas. BIM, tas ir Building Information Modules, jeb programmas, kurās tu radi nevis formas, bet tu radi uzreiz sienas un logus un jumtus. Tas ir programmas, kurās tu radi īstas lietas no dzīves, bet tu viņus vienkārši samazina mērogā un strādā ar viņiem datorā. Un tā, ka tev vajadzētu radīt īstā dzīvē, tev jau visi materiāli un visas sienas jau ir izdomāts, kas tas ir. Un kas tas par materiālu, kādas viņam īpašības, kāds biezums, visi parametri, viss tas zināms. Bet Blenderī tu izmanto tikai formas. Tu radi formas, pēc kurām var nolasīt rasējumus. No vienas puses tas ir labi, jo tev nav ierobežojumi, ko rāda materiāls jārēķinās. No otras puses tas var būt nedaudz nepraktiski. Tādā ziņā, ka tu nerēķinies ar tiem materiāliem, un tu varbūt nezini līdz galam tās īstās iespējas. Tā kā priekš radošā procesa Blenders ir ļoti labs, bet priekš arhitektiem es šo programmu pārāk neieteiktu, jo viņi ir tomēr varbūt nav gluži paredzēta arhitektūras projektu veidošanai un īstenošanai, nu, modeļu īstenošanai. Un arī tas, ka viņi ir neprecīzāk, un tas, ka nav BIM opcija. Nu, var ielādēt pluginus, bet pārsvarā tā nav BIM programma. Nākamā, par ko es jums pastāstīšu, ir SketchUp. SketchUp ir vispopulārākā 3D programma. Vismaz tā es izpētīju internetā. Tā, kas ir labs viņai, ir tas, ka viņi ir ļoti viegli apgūt. Manuprāt, tā ir vienīgā no programmām, kuras jums šodien rādīšu, kuru var jebkurš apgūt bez nekādas pamācības. Jo, nu jā, viņi ļoti viegli izmantot, kā redzams, to rīku viņi ir ļoti vienkārši. Un jā, un šī ir laba programma, arī līdzīgi kā Blender, viņa nav BIM, līdz ar to viņa nereiķinās ar nekādiem materiāliem. Īstiem viņa reiķinās tikai ar formām, un tāpēc var radīt visādas interesantas formas un var attīstīt savu radošo brīvību un radošo domāšanu. Kas ir slikts šai programmai, ir tas, ka ir tik maz tie rīki, ir maz iespējas manipulēt savu 3D modeli šajā vidē, kas ir liels mīnus. Un arī tas, ka šī programma nav pārāk precīza.
Viņa nav kā AutoCAD, kas tur 4 ciparēs komata vienmēr un vēl vairāk pat var iestatīt. Bet gan šī tāda vairāk ātriem uzmetieniem, rasējiem uzmetieniem, teiksim tā. Jo tā tomēr ir kāda programma, bet, tā nav tādiem gala rasējumiem paredzēta. Tā kā šo programmu ieteiktu varbūt tādiem ātriem projektiņiem, kur nav tā precizitāte tik svarīga, kur ir svarīgi tā varbūt tā doma vairāk un ātrums, tā varētu būt noderīga. Ļoti viegli ir iemācīties, apgūt, ļoti plaši izmantot to pasaulē, var ielādēt visādus pluginus un paplašināt savu rīku joslu un visas opcijas. Bet priekš arhitektiem es noteikti neiesaku, viņi nav tam šobrīd ir tik daudz vairāk labu opciju, tāpēc varbūt savu projektu veidošanā šo programmu es līdz galam neiesaku. Nākamā programma, kuru es apskatīšu, ir Rhino 3D. Rhino arī nav BIM programma, līdz ar to mēs nestrādājam ar materiāliem. Tas ir tāds pirmais mīnus, sākšu mīnusiem. Un patiesībā, manuprāt, tas ir pat vienīgais mīnus šajā programmai. Ja nesaku to, ka viņa arī ir pamaksu. Kaut gan salīdzinājumā ar citām programmām viņi ir noteikti lētāki nekā, piemēram, Revit vai ArchiCAD. Bet jā, programma nav BIM, līdz ar to tu strādā formā, un tas uzreiz atved pie tā plusa, kas bija SketchUpam un Blenderim, kad ir tā radošā brīvība, ka var radīt tās savas ieceres ar lielu radošo, tādu brīvību, nav jārēķinās ar visādiem ierobežojumiem, bet tu vari darīt kā vēlies. Šī programma ir ļoti, ļoti precīza. Viņā varbūt daudz par viņu nezin, bet, piemēram, Ziemeļamerikā viņa ir diezgan izplatīta. Esmu dzirdējis, ka Rhino un Revitu bieži vien māca augstskolās arhitektūras studentiem. Tā kā tas nav nekas jauns. Ir visādi atjauninājumi tā, bet, šī programma ir gan pieredzējusi, un viņa ļoti, ļoti kvalitīvi un ļoti daudz tiek izmantota, un jā, kas man patīk šajā programmā, ir, ka līdzīgi kā AutoCADam bija komanda centrs, var ievadīt komandas, kas var ļoti atvieglot darbu, var ietaupīt laiku un efektīvāk var strādāt, kas man vēl patīk, ir tas, ka ir tik ērti, ka šie 4 skati, es zinu, ka ir citas programmas, kas arī to pašu piedāvā un kurām var iestatīt, bet šī bija pirmā, kur es strādāju, kurai bija šāda opcija, un tāpēc es tā to izceļu. Tas man likās kā bonusiņš. Vēl man likās labvēlīgi šai programmai tas, ka cik daudz te ir tā rīku, un te var ļoti daudz kā izvēlēties, un viņi ir ļoti precīzi šie rīki, un tiešām te iespējas strādāt ir diezgan daudz. Jā, kopumā šī programma, manuprāt, šo programmu noteikti iesaku. Ja iepriekšējais es pārāk varbūt neieteicu, tad šī būtu tā kā pirmā, kur es tā kā apstiprinātu izvēli šādu, jo viņa noteikti izpilda visas CAD programmas, tur ir parametrus, kādi ir vajadzīgi, viņi noteikti ir precīzi un paredzēti rasējumiem. Tas galvenais mīnus ir tas, ka viņi nav BIM programma. Kaut gan viņā var ielādēt pluginus līdzīgi kā Blenderim. Tā, un pēdējā programma, par kuras jums pastāstīšu, ir Revits. Revits ir izplatītākā 3D modelēšanas programma, par kādu esmu dzirdējis, kuru lieto arhitekti. Šī, atšķirībā no iepriekš pieminētajām, ir BIM programma. Tas nozīmē to, ka es jums to parādīšu, ja mēs tagad esam L1 līmenī, tas ir, ja mēs pastāvamies no zāna, tas ir 0 līmenis, 0 metri virs zemes. Ja mēs šajā līmenī ieliksim, labi, saglabāsim. Ja mēs ieliksim sienu, šādu te,
Mēs uzreiz jau redzam, ka mums ir īsta siena. Šeit kreisajā pusē var redzēt 200 mm bieza Basic Wall Generic. Ja mēs tagad uzspiestu uz viņas, tad mums vēl piedāvātu izvēlēties materiālu un visādus tur ļoti smalkas lietas un tekstūru un jā. Un šādām lietām ir ļoti viegli strādāt, veidot īstos rasējumus, tehniskos rasējumus. Tev uzreiz jau viss ir gatavs un nav jāpiešķir formām nozīme, bet gan tev jau viss ir piešķirts, jo tu strādā nevis ar formām, bet gan ar materiālu. Kā redzams, ir ļoti daudz rīku, un rīki var papildināt, ja pietrūkst, var visādus pluginus lādēt iekšā. Te iespēja strādāt ir ļoti daudz un nebeidzams bezmazai. Ļoti izplatīta programma, tāpēc ir daudz informācija par to, kā viņu apgūt. Un jā, un te nedaudz 3D skats. Tā tas izstāstā mana darba virsma, kurā es strādāju, kurā var strādāt. Un jā, šo programmu es noteikti iesaku. Šī man numur 1, kur es iesaku. Tāpēc, kā viņi ir visizplatītākā darba tirgu, viņi ir ļoti, ļoti pieprasīti. Viņai ir BIM programma, kas uzreiz atvieglo rasējumu pārveidošanu. Un tas, ka ir ļoti daudz rīki, precīzi rīki. Varbūt viņi ir grūtāk apgūt, un ja neesi students, tad viņi ir ļoti dārgi, bet tomēr, manuprāt, ir vērts šo iemācīties, jo tā noteikti noderēs turpmāk arhitektu gaitās. Tā secinājumā es vēl gribēju pieminēt to, ka es iesaku jebkuram, kas skatās, izmēģināt vairākas programmas. Izmēģināt gan Revitu, gan Archicadu, gan varbūt pat Rhino. Un tās 3, kuras es visvairāk ieteiktu 3D modelēšanai. Jo tomēr viņas ir salīdzinoši spēkā varbūt līdzīgas jaudā. Nu, tur nelielas svārstības ir. Un, ka jā, varbūt ir jāizvēlas tāda, kas ir tīkamāka. Piemēram, man ļoti patīk Rhino strādāt, bet tomēr tā ir tāda nestandarta programma priekš Eiropas. Un es to Revit esmu vairāk sēdis. Vienkārši būtu labi, ja izmēģinu visas un tad aptuveni noskaidrot, kas ir tā vislabākā tev. Bet šobrīd no šī video, ko jūs varētu paņemt sev līdzi, tas, ka es iesaku turēties pie Rhino, Revita un Archicada. Tas tās 3 galvenās. Un visi Blender un SketchUp un AutoCAD, tie ir izcili rīki, lai apstrādātu projektus no, pieņemsim, Revita. Jo SketchUpā ļoti viegli var tur topogrāfiju dabūt. Blenderī var ļoti kvalitatīvas renderus taisīt, AutoCAdā var ļoti labi plānus un griezumus prezentāciju, uzlabot. Un tāpēc visas programmas ir noderīgas, kuras es pieminēju līdz šim, bet priekš 3D modelēšanas es iesaku Revits, Archicads.